Pirmā biznesa radio projektors. Lūk, šis projektors šobrīd būs ļoti īpašs un interesants, jo pie mums ciemos projektorā ieprojektēsies fantastisks cilvēks. Es dzirdu vārdiņu Šeila un saprotu, tas būs atkal notikums. Bet runājot par projektiem, Šeila pati ir viens milzīgs, skaists, brīnišķīgs projekts. Un es pat dzirdēju, ka Šeila dzīvē kaut ko konkrēti maina. Mode un kaut kas cits. Kā tev tie projekti tagad pāriet no viena, pārlec uz otru? Un kāpēc, protams? Man patīk, ka es esmu projekts. Dieva projekts. Droši vien katrs Dieva cilvēks. dāvana tu esi. Katrs jau mēs tāds esam. Bet, saproti, ir tik daudz gadu viesturi pagājuši ar to adatu un gluldekli visās fotografijās. Kur jāfotografējas, tur es tur gluldekli šķērs un apskauju manekenu. Un tas visu laiku ir vienādi. Un tad tā vienu rītu padomāju, ka nav vairs tik interesanti. Īsnībā galīgi nav tik aizraujoši. Un tagad man patīk tikai tā darbiņa, kur kaut kāds baigais noslēpums, kaut kāds grūtības kārtīgas. Un tas viss jau beidzies to, ka man radās doma, ka man jaunā mīlestība svaigēšana, respektīvi. Es gadas svaigādāju, tad, kad cilvēki neko uz pānas neliek un katliņā neko nekrāmē. Klausies, un man patīk tā jauna dzīve tagad. Labi, es negribētu teikt, droši vien tas arī ir kaut kāds biznes, tā ir pārliecība, tas ir dzīvesveids, kā tu šo savu jauno dzīves posmu nosauks. Kas tas būs? Un saproti, tad, kad tu visu mūžu mierīgi aizēji, kurā foršā vietā sagrāb bulciņu un iešāju 50 gramus balzām un kafiju iedzer, tad es normāls kā visi cilvēki. Tāpēc, kad cilvēku sabiedrībā, ja vispār ir tusiņš, tusēšana, kaut kāda tur socializēšanās, tā parasti ir saistīta ar ēšanu un zeršanu. Jā, glāze vīna, maziņa maizīte un tekstiņa, liela vai maza, vai tas ir laukos ar tantēm savām vai kur un kā, ja? Un mēs saproti, tajā brīdī, kad es nolēmu šo vienīgo niecīgo lietu, kas liekas, kas cilvēku dzīvē ir ēdienas, tas ir maz gripatiņ, ka tu viņu maini, īsnībā senāk, tu tiešām nostājies pret to ierasto kā to pludu, kā tam visam jābūt, tu tiešām esi otrādi tais traumē stāvi. Bet man baigi patīk, man riktīgi patīk. Un vēl, saproti, tur ir visādi apsolījumi. Piemēram, mirt ļoti kaut kad pāris simts, ļoti labā izskatā, braucot, kā zina, tas foršais amerikānis. Breks, ar ūdens dēli, Pauls Breks. Jā, es braukšu ar sniega dēli, tāpēc, kad es nemāku braukt pa ūdeni ar to viņa dēli. Tik labāk vispār nemirt. Nē, ir jāmirst. Kā tad es pārdzīmušu? Beidz. Es te karmiski cenšos kaut ko izpirkt un atpirkt, netik nākamā realizācija ir būt ka foršā. Vai Šēla, viņai izrādās karma ir sabojāta, bet varbūt nemaz nav, varbūt nevērts. Mēs to nevaram zināt. Man tikko gripa bija. Jā, iedomājies, man gripa. Mēs vispār nedrīkst slimot. Un saprot, karma. Es izlēmu, kas cits burkāni, tad nebūtu pieļāvis šo faktu. Jā, nevajadzēja ar, plikām kājām pa sniegu un aizmīt kupenā. Jā, es peldos jūrā, kā tu to zini? Uz tevi paskatoties ziemā, viss skaidrs. Tas ir ārprātīgi laba sajūta. Zinu, tas ir veselīgi. Vispār dzīve no vienas puses tas ir viņa ir jādzīvo. Un tieši tāpēc es nolēmu. Viņa nevis tā kā jāvelk ar pēdējo inerci, ko tur var davilkt pa ierastām sliedēm, ja? Bet ka tev viņam vienkārši jādzīvo, tāpēc, ka es taču nevaru zināt, cik ilgi te ņemšos. Un tad vienkārši ir jāriskē, bet vēl vienalga man ir, bet riskēt vajadzēs. Es visiem tik daudz izstāstījis un jau visur izrunāsies, ka man atpakaļ ceļa reāli vairāk nav. Man tikai nosaukumu labi izdomāt tajā vietai. Tu vēl izdos. Tad es saprotu, kad Šēlai būs kāds svaigēšanas restorāns, krodziņš, vieta, māja, sauksim to kā gribi, un tas būs... Visi nāksiet, lūdzu. Jā, bet mēs kā zināms... Un tad mēs visi dzīvosim ilgi, varēsim par šo runāt. Un laimīgi galvenais, mēs dzīvosim... Mēs jauni izskatīsimies. Mēs jau tādi izskatāmies. Es atgādinu, ka pašlaik projektorā Šēla tas nebūtu nav viss, jo dzīve un labie projekti turpinās.